ceļu drošības direkcija rūpējies ne tikai par drošību uz ceļiem un par autovadītāju drošību uz ceļiem, bet rūpējies arī par zaļo vidi. Ar ko var palielīties šīs objekts? Šajā objektā ir uzstādītas jaunas apkures sistēmas, uz siltumsūkņu tehnoloģijas balstītas, kā arī saules elektrostācija. Ejam paskatīties, kas tiks apsildīts. Ēkas apkurināmā platība ir 200 kvadrātmetri, ir ierīkota arī ventilācijas sistēma, rekuperācijas sistēma, kā arī apkures sistēma, kura darbosies no siltumsūkņa. Sistēma sastāv no kaskādes risinājuma, Cooper Hunter monobloka siltumsūkņa, katrs ar jaudu 15 kW, A+++, marķējums, savienot savā starpā tieši ārpusē, un sistēma ir uzpildīta ar demineralizēto ūdeni. Atkausēšanas sistēmai ir paredzētas pannas ar savējo apsildi atkausēšanas laikā, kad veidojās tas šķidrums atkausēšanas procesā ūdens, viņš tiek novadīts kopējā kanalizācijas sistēmā. Tā kā tādi riski, kā veidosies kaut kāds aplidojums zem iekārtam, šīs ir novērsts. Tātad ārpusē divi siltumsūkņi savienoti vienā kolektorī, tad tas ir kaskādes risinājums, un no kolektora caurules ieiet akumulācijas tvertnē. Tālāk no akumulācijas tvertes jau uz kopējo apkures sistēmu. Un ņemot vērā, ka ūdens patēriņš, tieši ūdens patēriņš, karstā ūdens ir minimāls, ir uzstādīts elektriskais boilers. Nianses šī sistēma paralēli savienota arī ar veco esošo sistēmu. Gadījumā, ja nu kas iziet no ierindas kompresori, tad var pieslēgt arī esošo dīzelu apkures sistēmu. Kopumā šis projekts parāda to, ka pasūtītais klients ir uz pareizā virzienā un ir izvēlēta gudra sistēma, piemēram, kā šī fotovoltu elektrostacija, kur saražo saulainajā laikā elektroenerģiju. Un tad šī saražota tīra elektroenerģija tiek novirzīta uz siltuma apgādi. Šīs nav vienīgais CSDD objekts, kurš jau pāriet no fosilā kurināmā uz atjaunīgo enerģiju. Un man prieks par to, ka CSDD virzās pareizā ceļā uz zaļo kursu. Mēs kā partneri būsim priecīgi palīdzēt arī turpmāk.